skolotājs uzdod zīmēt mežu un zīmē vienu koku. Jā, mežā ir tikai viens koks. Tev ir jāizsaka šis vārds vairākas reizes, lai tu saprastu un lai tu sadzirdētu katru skaņu. Un tālāk jau viņš zina simbolu burtu un sarakstīt iekšā lodziņos. Līdz ar to no spaiņa var iznākt arī sainis. Iedod telefonu, kas bieži vien notiek, to nevar noliegt. Uzrakstīja lūdzu sarakstu, kas mums nepieciešams no veikala un kāpēc ne. Viņš taču var jēgpilni ierakstīt, kaut uzspiest ar pirkstu, piemēram, ka ir vajadzīga maize. Un viņam ir jāklausās, ko viņš tur raksta. Mēs jau neizlasam tikai pasaku un ar to viss beidzas. Pēc tam ir jautājumi. Mēs ieplānojam laiku šai pasakai. Tas ir vakars kopā ģimenei. Tev ir iedots bērns uz laiku. Un ka tev ir viņā jāieliek viss uz visiem 100%. Bērni var prast lasīt, bet nevienmēr saprast izlasīto. Kāpēc tā notiek un ko mēs, pieaugušie, varam darīt, lai bērnu valoda, domāšana un teksta izpratne veidotos jau no agras bērnības? Šodien par to sarunājos ar Inu Dinsbergu, logopēdi un Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, un šī saruna notiek gaidot pirmo pasaku festivālu. Tas veltīts tam, lai iedrošinātu vecākus lasīt bērniem priekšā un veidot valodas bagātu vidi mājās jau no ļoti agrīna vecuma. Interviju sēriju par bērnu lasīt prasmi atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Sarunu vadu es, Inga Akmentiņa-Smildziņa no Latvijas vecāku organizācijas. Tu esi logopēds, bērnvaras vadītājs, un ja mēs runājam par tēmatu valoda, bērna runa, tekstpratība un lasīt prasme, kas ir tās galvenās problēmas, ko varētu nosaukt? Piemēram, 3 problēmas. Šobrīd kā iestādes vadītāja, logopēds un ar savu 20 gadu pieredzi pedagoģijā, es redzu, ka bērniem ir problēmas ar fantāziju. Viņi nespēja fantazēt, ir grūti, jo tā ikdiena, kurā ir ienākušas dažādas informācijas plūsmas, pārpilnība un tie paši gadžeti un visa tehnoloģija, jā, tā ir šī prasme fantazēt, prasme veidot teikumus, prasme izteikties. Kā arī es teiktu, arī no tāda vecāka viedokļa, šī mazrunība mājās, ikdienā, kur mēs nelietojam runu. Bieži vien mēs sazinamies bez runas, kā piemērs, piemēram, ja mums ir mazs bērns mājās un viņš grib kaut ko, mēs jau viņam bieži vien vecāki pat nepajautā, ko tu vēlies. Viņš parāda ar pirkstu, mēs zinām, mēs nolasam viņu, mēs iedodam, un tas ir arī viss. Tāpat arī pirmsskolā ļoti daudz mēs strādājam ar to, lai bērniem veicinātu šo runas attīstību. Un, jā, tās būtu tās. Es laikam negaidīju to par fantāziju, to, ka ir nepieciešams stiprināt un stāstīt vecākiem, ka nepieciešama valodas bagāta vide mājās. Jā. To es jau tā kā zinu. Bet to, ka fantāzija, ka nespēja fantazēt, to es nebiju tā. Un tas izpaužās gan zīmējumos, gan arī izteikumos, ko bērni. Jā, viņi spēja varbūt tādas ļoti nereālas tās lietas, bet tādas, kā mēs iedomājamies, kādas ir mūsu prātā tās fantāzijas, tādas, kā bija arī tādas tā kā iepriekšējos gadus atpakaļ, tādas šobrīd bērniem nav. Un arī savstarpēja komunikācija arī pirmsskolā bērnam, neteikšu, ka ir no tādām vērtīgām un tādām pilnīgām tām sarunām. Jā, ir ļoti grūti. Pieminēja zīmējums. Kāds izpauž, ka, piemēram, skolotājs uzdod zīmēt mežu un zīmē vienu koku. Jā, mežā ir tikai viens koks. Jā, vai ja spēja sagatavošanas grupā, piemēram, tur uzzīmēt vēl kaut ko papildus, jā, bet ļoti, ļoti tādas nav tik bagātīgi šie gan zīmējumi, gan arī valoda. Un kādas problēmas tas nes līdzi? Nespēja fantazēt. Ne tikai fantazēt, bet arī par to pašu valodu runājot, kādas ir problēmas. Problēmas ir tādas, ka beigās tā lasīt prasme neveicinās, un tekstpratība netik, jo viņas iet roku rokā. Un visā šajā lasīt prasmē un tekstpratībā ir ļoti liela nozīme arī valodas kā tādai vienai lielai funkcijai, kurā iekšā ir gan artikulācija, gan elpošana, gan
zilbju izruna, gan vārdu izruna, gan stāstīt prasme. Tās visas ir tādas komponentes, kas veido šo lasīt prasmi un tekstpratību. Un tai pašā laikā arī fantāzijā. Par tekstpratību mazliet. Vēlāk parunāsim vēl par fantāziju. Tātad, acīm redzot, kaut ko ģimene vecāki nav izdarījuši savu mājasdarbu mājās, ka bērnam tā fantāzija neraisās. Kas ir tas, ko vecāki jau no mazām dienām, ko viņam vajadzētu darīt? Vai ja viņš šobrīd to nedara, ko vajag ieviest, kā bērnam palīdzēt? Jo to fantāziju noteikti var attīstīt. Tas nav gan jau akmeni iecirsts. Jau no seniem laikiem mums ir pasakas. Ir dažādi veidi pasakas, un es domāju, ka arī lielākā daļa vecāku, es esmu arī dzirdējusi no vecākiem tādu viedokli vai tādus tā kā secinājumus, ka mans bērns negrib, ka man lasa pasakas. Bet patiesībā jau tā kā mēs zinām, pieaugušiem cilvēkiem tev ir nepieciešama 21 diena, lai veidotos ieradums. Un es domāju, ka arī vecākiem būtu nepieciešams vairāk lasīt šīs te pasakas. Piemēram, manas izdotās logopēdiskās pasakas, viņās ir arī artikulācijas vingrinājumi. Tādējādi veicinam un daram to mazo papildus darbiņu mājās, kad vecāks lasa pasakas un pilda logopēdiskos vingrinājumus. Pasaku lasīšana, ko tas dod? Mēs jau neizlasam tikai pasaku un ar to viss beidzas. Pēc tam ir jautājumi. Mēs ieplānojam laiku šai pasakai. Tas ir vakars kopā ģimenei. Tas ir vakars kopā varbūt tētim ar bērnu, mammai ar bērnu. Varbūt visa ģimene kopā lasa šīs pasakas. Jo pasakas jau arī ir viens no tiem, kas arī veicina šo fantāziju un arī visu valodas attīstību. Jo bagātāk mēs šo pasaku lasam, jo bagātāk ir bērna valoda. Es tagad atcerējos tā stāsti, ka vienam no saviem bērniem, ka es lasīju priekšā, tad viņa meita, viņa visu laiku pielica kājās gultiņā, un es parādīšu, kā tas bija. Kā tas bija. Un tad es atceros, ka pēc vakars pašai nāk miegs, un liekas, un tu jau lasi to pasaku, lai noskaņotos miegam, bet bērns visu laiku lec un rāda, kā tas bija. Un tad sapratu, jā, tas ir zelta mirklis patiesībā. Tas arī rāda, ka bērnam ir tāda radoša domāšana, ka viņš spēj tik dzīvi iztēloties, kā tur skrien zaķis vai vilks ķer zaķi, un tas ir kolosāli. Jā, piekrītu, jā. Jā, kas ir tas vēl, ko vecāki var darīt? Noteikti pasakas, priekšā lasīšana. Vecākiem, kā es vienmēr arī saku un atgādinu savām skolotājām un arī citiem vecākiem, es atgādinu, ka tev ir iedots bērns uz laiku. Un ka tev ir viņā jāieliek viss uz visiem 100%. Tas ir saks birta. Tā ir, jo arī tā priekšā lasīšana, kāda diena būs pēdējā reize, kad tu viņam lasi to grāmatu. Tieši tā. Un tāpēc tas ir tāds jēgpilns darbs, ko dara visi kopā. Tā nav tikai ģimene, tā nav tikai pirmsskola, kurā mēs ieliekam bērnu un gaidām tikai to rezultātu no tās vides. Bet tā ir vide arī mājās, kur ir brāļi, māsas, omītes, opīši un vecvecāki un draugi, radi. Un šī vide un vecāki un visi kopā mēs veicinām valodas attīstību, mēs veicinām runas attīstību kopumā arī un arī šo te lasīt prasmi, pie kuras mēs atkal atgriežamies. Tas ir tas, pie kā vecākiem arī jāpievērš uzmanība, kad šis ir tas īsais brīdis, īsais laiks, kuru pavadam kopā ar savu bērnu. Un te ir atkal tas, ko pieminējām, valodas bagāta vide mājās. Un tas nozīmē ucināmās dziesmiņas, ka bērni tur klēpjam. Tieši tā, jā. Vai es atceros no bērnības, ka mans vectētiņš, vecmāmiņa tur gatavo brokastis, un vectētiņš lasa priekšā skaļi avīzi. Jā. Un tas man likās romantiski viņu attiecībās, bet tagad es domāju, bet tas ir kolosāli, tas arī bērnu to valodas bagāto vidi. Ja kādus vārdus avīzē var dzirdēt, kādus tu arī pasaku grāmatā nedzirdēsi. Un ir arī dažādi šie veidi, kā mēs šo lasīt prasmi viņam veicinam, un kā to var darīt mājās vecāki. Tās ir tās pašas vienkārši enciklopēdijas. Jo tur ir īsi teksti, bet daudz dažādu lielu informāciju.
piemēram, ja tā kā man ģimenē ir 2 puikas, tad mums ir auto. Un līdz ar to visas enciklopēdijas, kurās mēs esam izlasījuši dažādas informācijas par dažādiem auto. Un tas jau bērnam kā puisim, viņiem ir tas ļoti saistoši, augot, viņam pieaug šī te interese. Protams, ir arī dažādas citādas, bet tās ir enciklopēdijas, kur ir viegli, īsi, mazi teksti, bet ar lielu informāciju, jā, kas bagātina bērnu valodu. Un, protams, arī attīstību. Tātad viss kaut kas. Viss kaut kas, jā. Piemēram, mūsu ģimenē piekopa tradīcija ir izsnāt krustādu mīklas. No mazām dienām jaunākam puikam mums bija krustādu mīklas, un tur ir ļoti daudz, kāpēc krustādu mīklas, jo tur ir viss iekšā, kas ir vajadzīgs valodas attīstībai, runas attīstībai pašai par sevi, jo ir fonemātiskā dzirde, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Jo tā ir visa artikulācija arī, mēlis, mingrinājumi, visu. Jo, ja, piemēram, tev ir jāieraksta lodziņos vārds, pieminēsim vārdu, piemēram, spainis. Ir attēls un ir lodziņi, kur tev jāsaraksta iekšā ir burti. Bet tev ir jāizsaka šis vārds vairākas reizes, lai tu saprastu un lai tu sadzirdētu katru skaņu, un tālāk jau viņš zina simbolu burtu, un sarakstīt iekšā lodziņos. Līdz ar to no spaiņa var iznākt arī sainis, ja viņš nedzirdēs p. Un līdz ar ko, ja viņš šī lūpu muskulatūra un lūpu vingrinājums kā tāds, ja viņš izsaka skaidri tur spainis, tad līdz ar to viņš dzird visas skaņas, un viņš var ierakstīt lodziņos, un viņam būs pareizs atminējums. Bieži vien ir arī balvas par šo. Jā. Jā, šis ļoti labs tāds piemērs. Jā, mums jau tagad ir ļoti daudz dažādas žurnāli, bērnu žurnāli, kur ir krustādu mīklas un burtu režģi, kur ir jāmeklē vienādie burti, kas arī veicina lasīt prasmi. Piemēram, ja viņam ir arī tās pašas avīzes pie vecmāmijas vai vectētiņa, varam sameklēt šodien, piemēram, burtu A. Viņš aizskrāso visus burtus A, un redz, ka vienā vārdā viņu var būt, piemēram, 3, kā vārdā adata. Tad jau arī veidojās šī nosacīta lasīt prasme. Un te mēs varam pieskārties tai tekstpratībai. Kā tās atšķirās, jo viens ir lasīt prasme, un otrs ir tekstpratība? Jā, lasīt tu vari arī mehāniski, kas bieži vien ir novērojams. Tāds ir bērniem, kad viņš iemācās burtus, viņš vienkārši lasa kopā, bet īsti nesaprot par ko. Šeit es pieminēšu arī steigu, satraukumus, bieži vien arī pārdzīvojums, kad mēs kā pieaugušie sakam, lasi pareizi, ir jāizlasa pareizi, bet tai pašā laikā mēs jau saprotam to, ka viņam ir jāizprot tas, ko viņš lasa. Tāpēc bieži vien arī, kad, pieminēšu savus seminārus vai arī tās pašas lekcijas, kuras stāstu arī jauniem logopēdiem, kad mums ir jādod pēc iespējas īsāk teikumi. Mēs dodam vieglākus teikumus ar izpratni, lai viņš šajā laika posmā viņš varētu saprast, ko viņš lasa. Pēc tam viņš paaugsies lielāks, viņam būs daudz, daudz vieglāk. Jo viņam, teksti būs skolā būs lielāki, un viņam tā izpratne būs par šiem tekstiem būs apjomīgāka. Un viņš sapratīs, ja viņam būs ielikts pamats jau mazākā vecumā. Šajā posmā tieši, kur viņš ir, piemēram, pirmskolas sagatavošanas posmā, jo mums jau nevajag to, ka viņš lasi pareizi, bet daudz, lasi pareizi, bet kaut ko mazu. Un, piemēram, tā kā es savā praksē dodu īsus teikumus, kur ir tikai 3-4 vārdi, un ir attēls pretī. Vai arī, ja tev ir 4 teikumi un 4 attēli, tad izlasot, viņš sameklē atbilstošu attēlu, kas ir viena no metodēm, kā mēs varam veicināt šo tekstpratību, ka viņš izprot, ko viņš lasa. Tas nozīmē, ka tā metode, kad es augu, ka mums lika lasīt noteiktu skaitu vārdu minūtē, ir pilnīgi greiza un nekam nederīga. Jā, ir, protams, tās metodas, kuras mēs tomēr
mēs paņemam arī mūsdienās no tiem iepriekšējiem seniem laikiem tieši par šo te varbūt to vārdu veidošanu vai zilbju veidošanu, kas mums ir. Bet jā, šī te lasīšana, cik ir minūtē vārdu, es kā pedagogs ar savu pieredzi, es nevaru to atbalstīt. Tas nav, ātrums neizsaka to, kas ir kvalitatīva lasīšana. Mēs paši zinām, ka ja mēs pārskrienam, lasot biezas grāmatas, mēs pārskrienam pāri, mēs neko neatceramies. Ja tā ir svarīga informācija, kā piemēram, ja tu esi students un tu mācies skolā, tev tāpat ir jāiedziļinās tajā, ko tu lasi. Tas ir jebkurā vecumā. Es atceros to savu satraukumu. Tas bija pirmās klases, kad pa vienam sauca pie skolotājas galda, un neatceros, tik tie vārdi bija jāizlasa. Bija satraukums, ka tikai ātrāk izlasīt ārprāts. Jā, tādu laiku, tā mēs piedzīvojām. Jā, bet ar to, ka to nevajag pārnest uz saviem bērniem, jo vecākiem ir satraukums par to, ka tuvojas skola vai bērns prot lasīt. Un arī, kad mans pirmais bērns gatavojas skolai, man arī bija, kas viņam jāprot. Ja? Un tad, ko tu zini, tu meklē, kā tevi pārbaudīja. Jā, un šeit es tomēr gribētu atgriezties mazliet atpakaļ pie tā visa, jo mēs izdarām priekšdarbu pirms šīs te lasīt prasmes. Jo mēs veiksmīgāk izdarīsim darbiņu pirms, mums nebūs bērnam sagatavošanas grupā vai tā paša pirmā klasē, viņam nebūs problēma. Viņam nebūs problēma izlasīt tekstu uzdevumu un saprast, kas tur ir jādara, jo tas darbs pirms ir ļoti, ļoti svarīgs. Kā vēl vienu es varu pieminēt, arī ir šie te metamie kauliņi, ja, kur ir dažādi attēli virsū, un tad tu saliec visus pēc kārtas, un tad tu vari izveidot teikumus. Vai pat stāstiņu, kas jau arī ir ļoti daudz un ļoti labi. Vai arī, piemēram, īsas instrukcijas, kas seko pēc tam, kā mēs mācam, piemēram, to, ka mēs esam izlasījuši pasaku vai kādu stāstiņu, un kas seko pēc tam, iedodam viņam to vēlmi fantazēt, domāt un saprast. Tātad, ja tur bija, piemēram, tur nezinu, par ko varētu būt, to pašu sarkangalvīti un vilks, ja iesākam lasīt. Un kas notiktu pēc tam, kā tu domā? Vienmēr uzdodam jautājumu, kā tu domā? Jo, tas ir svarīgi, jā, tas ir svarīgi. Tas darbiņš pirms? Darboties ar savu bērnu. Jā. Jā, bet tā notiek, kā mēdz runāt, ka bērnu atved uz bērndārzu, saka, sagatavojiet viņu skolai. Jā, mēdz arī tādu gadījumu būt, jā. Bet tad ir ļoti liels darbs skolotāji ar vecākiem, strādājam. Tā kā mūsu pirmskolā tā laikam ir tāds sapnis par to, ka mēs kā pedagogi varam izglītot šos vecākus. Arī mūsu pirmskolā ir bijuši tādi lekciju cikli, par to, ko vecāks var darīt. Jo tas nav tikai tā, ka mēs atvedam uz bērndārzu, sagatavojot skolai un viss notiek. Nē. Jo tomēr vecākam arī ir sava atbildība par to, kā mēs sagatavojamies skolai un kas notiek bērndārzā. Un līdz ar to, ja katru dienu tu pajautāsi, kā tev gāja, būs, protams, vārds labi. Bet ja tu pajautāsi, kādas 3 lietas tev šodien patika, no tā, ko tu esi iegūst pirmsskolā, tad tam būs cita kvalitāte, sarunai būs cita kvalitāte. Jo ar vienu labi, jā, man gāja labi, ir par maz. Kad man bērni bija mazi, es varu padalīties ar tādu piemēru, varbūt nodara, ka mēs pie vakariņu galda runājām par to, ka es jautāju, kādu atzīmi tu savai dienai šodien ieliktu. Un tad tas arī ir tāds labs sarunas temats, jo, piemēram, ielaik 10, kāpēc 10? Jā. Vai, ja tu ieliec 3, tad kāpēc 3? Un tā saruna pati no sevis izveidojas. Tā kā es domāju, tur tās idejas vecākiem, man prieks dzirdēt, ka jūs to pieeju, sniegt vecākiem informāciju. Jā, mēs mainam mazliet, jā. Mainam vecāku domāšanu. Jo es esmu to dzirdējis, to strīdu, kam tad jāiemāca bērnam lasīt, ģimenei vai bērndārzam. Jā, ir tā, jā, protams, bet, ja tas nāk pats no sevis, un, kā es teicu, šie priekšdarbi ir izdarīti, tad nebūtu problēmas, vai viņš sāk lasīt pirmsskolā, vai viņš sāk lasīt mājās. Jo bieži vien vecāks atnāk un saka, mēs jau lasam, cik jauki. Tātad mēs esam izdarījuši visu pareizi, un mums ir pašiem prieks,
Un skolotājiem prieks, un pašam bērnam ir prieks. Ja bieži vien jau tā ir, redz, paskaties uz Andrītu, kurš varbūt tās nemāk vēl vai lasa ļoti labi, bet kā tad tev šitā gāja? Nu jā, ir vecākiem vēl dažreiz ir tādi stereotipi, ka mēs paņemam kaut ko no seniem laikiem līdzi, kas nav pareizi. Jo mēs nevaram, mēs esam tik dažādi, un mēs nevaram salīdzināt vienu ar otru, un kādam tas nāk vēlāk, kādam tas nāk ļoti ātri. Tas tāpat kā pazīt pulksteni. Ja, es, piemēram, pēc savas pieredzes saku, ka man puika pirmskolā, tur, kur mēs mācāmies pulksteni atpazīt, viņš nevarēja. Viņam tas nāca 3. klasē. Viņš atnāca mājās un pateica, cik ir pulkstenis. Paskatoties uz pulksteni, kuram nav ciparu. Ja, tā kā katram tas ir savs laiks. Bet tomēr ir tāds, es nezinu, vadlīnijas, kurās noteikts, kad bērnam vajadzētu varēt, izlasīt vārdu, izlasīt kaut ko divus vārdus, vai kaut kāds orientieris par to. Protams, ir. Mums jau ir arī, mēs šobrīd strādājam pēc skola 2030, kas ir, tur arī, protams, ir savas vadlīnijas pēc to, kurā vecumā un kas ir jāprot, un kad ir šīs te zilbes jāprot un vārdi jāliek kopā, jālasa un viss. Jā, protams, pēc tā jau arī mēs vadamies un strādājam, bet jā, tas nav tikai mūsu darbs. Jā, bet var ieskicēt to, ja mēs runājam par zilbēm, par vārdiem, par teikumiem. Tagad man ir jāpatīk tāds grāmatlapas atpakaļ. Ir jau tie 2-3 vārdi, to sagatavošanas grupā ir jāprot izlasīt. Uz gada beigām. Es domāju, jā. Bet tā, lai viņš saprastu, ko viņš izlasa. Nevis tā tīri mehāniski. Jā. Varbūt ir kāds tips un triks vecākiem. Es atceros, ka maniem īpaši vienai metē bija ļoti raksturīgi, laikam pat visiem, ka lasa vārdu, tā kā sauc par burtiem, piemēram, A, B, O, L, S. Un es tā, un es pēc, bet tā kā jau lasa A, B, O. Un tā kā tu nedzirdi no vārdiņa. Jā, šeit lūk strādā šī fonomātiskā dzirde. Ko tad viņš sadzird? Vai viņš sadzirdēs kopā šo te saliekot pa burtam? Vai viņš sadzirdēs kopā, kas tur sanāk? Vai arī, tad ir jāstrādā pie fonomātiskās dzirdes, jā. Un fonomātiskā dzirde tā ir ļoti nozīmīga. Ļoti. Pastāsti plašāk. Kas ir fonomātiskā dzirde? Un kā to var veicināt? Fonomātiskā dzirde, tas ir svarīgi, jo tajā brīdī mēs saklausam. Un vecās labās aizmirstās lietas arī pirmsskolā, kā es saku skolotājiem, bija mums ļoti labi iestrādāts, ka mēs ejam ārā, mēs klausamies skaņas, ko tu dzirdi. Nevar tā salīdzināt, bet, piemēram, šobrīd man mājās ir mazs sunīts, un kā viņš izdzird kaut ko, viņš ausās, kas tur ir. Mums jau tās visas ir pierastas skaņas. Mēs viņas dzirdam ikdienā, bet ir tās, kuras ir varbūt savādākas. Tāpēc ir svarīgi. Bet arī nevar aizmirst to, ka tad, kad mums ir jāklausās, mēs klausamies ar ausīm. Un tad ir šī, tā kā vecāki saka, vai kā tad mums šī fonomātiskā dzirde, mēs tur nesadzirdam vai ko. Mums noteikti ir jāapmeklē ir arī speciālisti, kas atbild mums par dzirdi. Un bieži vien arī manā pieredzē ir bijis gadījums, kad ir no šīm te daudzām slimošanām, no tām, varbūt es aizgāju tagad no tēmas prom, bet no daudzām slimošanām ir bērns, viņš nedzird, viņam ir sēru korķi, un viņam ir, piemēram, varbūt arī kurls viņš. Mēs pat nemanot to, pat arī ikdienā, dzīvojot kopā ikdienā mājās, es saku, mammai nedzird, meitene nedzird. Viņa saka, nē, tas jau tikai tā, viņa kaut kad dzird, kaut kad nedzird, bet kā mēs to varam pārbaudīt? Ja bērns stāv ar muguru un es viņu saucu, viņš mani nedzird, es pasaucu skaļāk, viņš nedzird, tā tad ir kaut kas nav. Tas nav tikai tā, ka viņš neatsaucas, tikai tāpēc, ka viņš negrib atsaukties. Viņš vienkārši nedzird. Un tad ir jārisina atkal no otras puses. Piemēram, mēs kā logopēdi ļoti daudz strādājam ar fonomātisko dzirdi. Katrā nodarbībā, kad bērns ienāk, viņam vienmēr ir klausīšanās vingrinājumi, dažādi klausīšanās vingrinājumi.
Un ko mājās, tā mājas vidē, kā šo? Tieši tāpat mēs klausāmies skaņas, mēs saklausām, piemēram, kā es arī braucot šurp, domāju, ir taču forši braukt mašīnā kaut kur, kādos ceļojumos. Un tad arī ir tā, ka vecāki jau parasti sēž priekšā un bērni aizmugurē. Un tad, kad runātājs runā uz priekšu, aizmugurē ir ļoti grūti sadzirdēt. Tātad viņam ir jāklausās, viņam ir jāsadzird. Un ja mēs vēl varam pielikt spēles elementus klāt, piemēram, nosauc man vārdu, piemēram, uz kāda burta, tad viņš aizmugurē viņus sauc. Vai arī saklaus kādu vārdu es nosaucu. Tieši tāpat pa skaņai kopā kāds vārds tev tur sanāca, ko tu sadzirdēji. Un tādi īsi mazi vingrinājumi, kas principā ikdienā tev neprasa daudz laika, lai tu būtu vērtīgi iedevis savam bērnam. Tajā pašā mašīnā braucot, kā to sauc, kuģa lādēšanas. Jā, tieši tā. Mēs spēlējam, ka nosauc skaita alfabētu, stop, burts Z, un sauc visus vārdus, ko tad tajā kuģī var ielikt. Tur zebra, zilonis, zaķis. Piemēram, tie paši pieminētie arī kauliņi, tur, kur arī es kā logopēds esmu izveidojusi arī savus kauliņus, kur man ir tieši burts virsū. Un tad viņš vienkārši var uzmest. Un viņam aizmugurē ir interesanti, jo ir spēles. Un man kā vecākam tas ir gandarījums par to, ko es esmu iedevis savam bērnam. Ir vēl kādas tādas problēmas, ko gribētos akcentēt attiecībā uz bērna valodu, runu? Artikulācija. Artikulācija tā ir, kas sastāv no mēles, lūpām, vaigu muskuļiem, augslējām, zobu rindām. Viss tas, kas saistās ar artikulāciju, jā. Jo bieži vien vecāki neaizdomājās, ka, piemēram, to pašu knupi lietojot, ir ļoti daudz arī, ka nenoņem šo te knupīti ātrāk nost, kā vajadzētu. Kad vajadzētu? Es teiktu, līdz pirmsskolas apmeklējumam, kad ir 1,5 gads, es domāju, ka būtu vēlams tomēr. Jo tas atstāja ļoti, ļoti lielu iespaidu. Tādu uz visu runas attīstību kopumā. Jā. Jo zobu rindas tās ir tās, kas pirmās, kas veidojās, un starp viņām, ja ir sprauga, ir skaņas, kuras nevar noturēt. Piemēram, skaņa s, kad ir zobi cieti, bet ja tev ir sprauga, tad vienmēr ir šī starpzobu izruna, kad tev mēle šļūk ārā. Mēles muskulatūra ļoti, ļoti izteikti ir, ka vajadzētu vingrināt arī vecākiem. Tie paši, kā mēs vingrinām mēles muskulatūru un vispār visu šo te sejas muskulatūru. Graužam burkānus. Graužam ābolus, jo bieži vien ir arī es esmu saskārusies ar vecākiem, kas vienkārši visu sasmalcina. Es arīvēju, jā. Protams, ka viņam ir vieglāk, bet mēs neko labu neizdaram bērnu runas attīstībai. Kas ir tāds, jā, ļoti slikts ieradums. Lāču pakalpojums, jā, tieši tā. Un tad tas nepavisam nav labi. Tad, labprāt, es dzirdētu vēl kādus piemērus. Piemēram, ka ir glāzē salmiņš un pūš burbuļus. Jā, tieši tā. Kā vienu, ko es neieteiktu noteikti, tas ir pudeles, kas ir sūcams pudeles. Ir tie snīpji. Noteikti nē, jo tas ir tas pats knupja efekts. Tad labāk mēs dzeram no glāzes. Jau no mazām dienām, tāpat kā arī mūsu mazajā grupiņā viņi dzer no krūzītēm. Jā, tāpat no glāzēm. Tie paši balonu pūšana. Nav viegla, bet efektīvi. Ar salmiņu pūst glāzē, burbuļus, spalvas pa gaisu. Uzliec uz plaukstes, un šeit arī ir sadarbība. Kur, piemēram, ja vecāks saka, viņš negrib ar mani spēlēties, tad tomēr var paspēlēties. Un jautri ir, jā. Vai lakatiņus pūst, vai arī dažādi ir vingrinājumi, kur, piemēram, kad puķīti izzied, tev ir jāizplaucē puķīti, tu ievelc gaisu, tev ir dūrīti, un tad izpūt ziedlapiņas, jā, skaisti uzziedē puķīti. Jā, papīra lapiņas. Saplēstas gabaliņos. Vate. Mammai sejas tamponija, ar ko seja tīra. Ļoti labs instruments. Ka to saplēš un pūš? Jā, jo, piemēram, var uzlikt uz deguna gala. Un tad tu pūt uz augšu. Veicina šo te pūšanu, jā, kas ir atsevišķām skaņām.
Viss, kas saistās ar pūšanu, elpošanu, tas viss ir ļoti, ļoti vērtīgi. Mēs tā sarunu noslēdzot, būtu vērtīgi, ja tādus 3 tādus atslēgas ieteikumus vecākiem pateiktu. Spēlēt spēles, lasīt pasakas, pozitīvi lietot visas informācijas pieejamās tehnoloģijas, jo nav jau tikai mīnus, ir arī plusi. Par to es piemirstu pateikt, bet īstenībā jā. Var tad ātri pateikt. Jā, jo šī te ir tā negatīvā puse visiem šiem te gadžetiem, bet ir arī pozitīvā puse. Tā kā, piemēram, sagatavošanas grupas bērns, viņš jau spēja šos te skaņas un burtus tā kā atpazīt un visus likt jau kopā. Tad, piemēram, braucot mājās, ja tēvs un mamma iedod telefonu, kas bieži vien notiek, to nevar noliegt, uzrakstīja lūdzu sarakstu, kas mums nepieciešams no veikala un kāpēc ne. Viņš taču var jēgpilni ierakstīt, kaut uzspiest ar pirkstu, piemēram, ka ir vajadzīga maize. Un viņam ir jāklausās, ko viņš tur raksta. Vai tas ir siers, vai maize, vai des, jebko, kas ir no veikala nepieciešams. Tas viens tāds no pozitīviem piemēram, kā varam mēs izmantot arī šīs tehnoloģijas. Jā, kolosāli. Paldies, man šeit ļoti daudz praktiski padomi, kas var noderēt, jo vecākiem reizēm tiek pietrūkst. Tā es strādāju ikdienā. Ar saviem bērniem arī mājās, lai arī viņi ir lieli, bet mēs izmantojam dažādas spēles. Jā. Paldies tev. Paldies.